Čau! Es sveicināts atpakaļ manā kanālā. Tātad, par ko mēs šodien parunāsim? Esam skaistā vietā pie dabas, bet šodien ne par dabu. Tātad, par mājas gudrajām ierīcēm. Ir ļoti dārgas, ir vidējas un ir ļoti lētas. Bet kas tev par to ir jāzina? Lētās ierīces pārsvarā darbojas caur mākoņu pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka šī ierīce pieslēdzās tavam mājas rūterim un caur rūteri sazinās ar tavu telefonu, tavu aplikāciju telefonu. Tātad. Bet šodien es tev pastāstīšu par kādu lētu iekārtu, kura darbojās caur Tuja aplikāciju un var izglābt tev gan daudz galvas sāpes, gan daudz tiesāšanās, gan arī remonta izmaksas iespējams tavam un kaimiņā, iespējams vairāku kaimiņu dzīvokļiem vai tavas privātmājas pirmajam stāvam iespējams. Tātad šodien es tev pastāstīšu reālu gadījumu, pēc kura es sapratu, ka man mājās vajag ūdens noplūdes detektorus, kas nebūtu nav dārgi. Lētāki AliExpressā maksā sākot no kaut kādiem 8 eiro. 8 eiro! Saproti, cik daudz galvas sāpju tev tas var izglābt. Un tagad klausies situāciju. Man bija toreiz pilnīgi svaigi izremontēts dzīvoklis, jaunas trūpas, jauni vadi, tapetes, viss eiro remonts pilnīgi. Es biju pats ciemos, aptuveni 50 bišķi vairāk kilometru attālumā no savām mājām. Mašīna tajā brīdī bija tur, kur es biju servisā. Un man zvana telefons. Man saka, ka no mana dzīvokļa tiek nopludināti kaimiņi, gāžās ūdens. Labi, ka tas jau bija beigu process servisā. Principā mašīna jau laida lejā no pacēlāja. Un es varēju braukt tik līdz es uzzināju, principā, dažas minūtes vēlāk. Aizbraucot, konstatējām to, ka no mana dzīvokļa gāžās ūdens un lejā ir nopludināti kaimiņi. Kaimiņiem arī pilnīgi jauns remonts. Tur dzīvo vēl joprojām tās divas māsas, viņas ir bišķiņ trakas, viņas sāka kliegt, ka sūdzēs mani tiesā, ka piedzīs no manis zaudējumus un tur kliegšana, bļaušana gāja ārprātā. Tagad ieejam dzīvoklī, piemetināšu pa to laiku, kamēr es braucu mājās, saprotiet paši, vairāk kā 50 kilometri, ieradās apsaimniekotājs. Apsaimniekotājs nogrieza galveno ventīli, visai kāpņu telpai vai visai mājai, es neesmu pārliecināts, bet atslēdz ūdeni. Iegājām manā dzīvoklī, tur viss pludo, nav skaidrs no kurienes. Skatāmies it kā no vannas istabas, bet vannas istabā nevar saprast. Pēc tam atklājās, ka ir plīsis mājas stāvvads, kas ir truba sienā. Man konkrēti bija vannas istabas sienā, viņa iet, tur ir arī skaitītājs, un viņa iet tālāk uz augstākiem stāviem. Un tā truba pārplīsis starp manu un augšējo stāvu. Varētu teikt, ka man paveicās, varētu teikt, ka man nepaveicās. Kāpēc nepaveicās? Protams, tāpēc, ka tās
tā truba plīsa un arī mans remonts tika krietni pabojāts. Bet man paveicās, ka tas nenotika manā dzīvoklī, ka tā bija mājas komunikācija, kas plīsa, un kad viņām nebija iespējas man iesūdzēt tiesā. Ja viņas būtu man iesūdzējušas tiesā, tur būtu, es pat nebrīnos, ka viņas to būtu izdarījušas, jo pie viņām ir 2 reiz braukus 4. studija, un tur viņas kaimiņus uz mājām nelēž citā adresē. Kur piebraucamais ceļš kaimiņiem iet vienīgais caur viņu pagalmu. Bet tas ir pilnīgi cits stāsts. Es to saku tikai tāpēc, lai jūs saprastu, ka viņas man tiešām būtu iesūdzējušas tiesā. Un šī stāsta morāle ir tāda, ka ierīce par 8 eiro, labāk jau uzstāda vairākas tādas. Man, piemēram, šobrīd vannas istabā ir 2, un virtuvē zem izlietnes ir vēl 1. Tātad 3. Un tas, maksā tikpat, cik tu piekdienas vakarā nodzēri. Iespējams, tu nodzēri vairāk. Ja man tās ierīces būtu bijušas tajā laikā, es būtu momentāli saņēmis paziņojumu tiklīdz parādītos ūdens uz grīdas. Vai tajā brīdī es varētu reaģēt ātrāk, par cik mašīna bija uz pacēlēju, nezinu. Bet jebkurā gadījumā kaut ko es varētu darīt, es to situāciju zinātu. Jo tur vēl bija tā, ka mēs neesam ar kaimiņiem baigajos draugos, un kaimiņiem nebija mana telefona numura. Tur tika meklēts pa tuvāko rajonu mans telefona numurs, lai man vispār rokās dabūtu, kamēr vēl atbrauc apsaimniekotājs, kamēr tur tie, zin kā, apsaimniekotājs jau var nekur nesteidzās. Jūs paši zinat, kā ir ar tiem apsaimniekotājiem avārijas situācijās. Viņi nesteidzās, galīgi nesteidzās. Tāpēc ūdens detektori ir tā ierīce, ko tev vajag mājās. Pat ja tev neinteresē nekādi gudrie risinājumi un visādas automātikas, nopērc ūdens detektors. Un arī dūmu detektors. Piereiz taču paņem. Tie arī nemaksā daudz un arī var tevi izglābt. Ņem tādus, kas tev atsūtīs paziņojumu uz telefonu. Jā, tas bija stāsts no dzīves, kāpēc tev vajag ūdens detektors. Vienkārši tev var izglābt pamatīgas galvas sāpes un pamatīgu finansiālu ieberzienu. Čau!